Čau! Kā jums dzīvojās aptumsuma periodā? Tūlīt būsim pusītē. Mums bija mēnesis aptumsums 7. un 21. ir saules aptumsums, un tas posms pa vidu ir aptumsumu koridors, kad parasti paceļās kaut kādi intensīvi jautājumi saistīti ar pagātni. Mums rāda dzīves situācijas kaut kas, kas mums ir jāatlaiž, pie kā jāpiestrādā, kādas neatrisinātas problēmas vai situācijas no pagātnes ir jāatlaiž. Un šis posms ir par lēmumu pieņemšanu. Nav obligāti kaut kas varbūt drastiski jāmaina vai kaut kas nenormāls jāsāk, bet jāpieņem lēmumi, ka varbūt arī šādi te, kā šobrīd ir, ka jūs to atstājat kā ir, tā arī ir lēmumu pieņemšana. Un tie, kas vēl nav izmēģinājuši manu bezmaksas meditāciju, tad droši iesaku to darīt. Tā ir uztaisīta speciāli priekš šī te aptumsumu posma, lai vieglāk iziet cauri šīm te enerģijām. Meditācija ir manā mājaslapā, un mans mājaslapas links ir manā profilā. Tā kā droši izmantojiet to. Un es redzu pēc saviem tāro klientiem, ka šis laiks ir ļoti intensīvs. Ir aktualizējušās visādas tēmas, kas nu kuram, citam attiecības, citam psihosomatika, kādam darba sfēra. Man pašai arī ļoti intensīvi ir iesācies aptumsumu periods. Es esmu prom no Rīgas un prom no bankas darba, kā man ir sākusies pilnīgi jauna dzīve. Redzēs, kā man ieste. Un kas vēl par nākamo nedēļu, ko es gribēju pateikt, esiet ļoti uzmanīgi ar to, ko jūs sakat, ko jūs darat, jo ir spēcīgs karmiskais elements. Aptumsumu koridoros ļoti svarīgi saglabāt iekšēju mieru, neiesaistīties konfliktos, jo ļoti pēc tam var nožēlot, kas ir sadarīts vai sastrādāts vai pateikts, un būs grūti kaut ko uzlabot vai atgriezt. Un it īpaši, ja tiek izdarīts kaut kas negatīvs kādam cilvēkam, tas pēc tam ļoti sāpīgi atnāk atpakaļ, jo nenormāli spēcīgas enerģijas ir tieši šajā posmā, un viss, ko mēs daram, tas viss ir ļoti intensīvs un izraisa spēcīgas sekas nākotnē. Tā kā domājam tikai pozitīvo, koncentrējamies uz labo, uz cilvēcību, uz sirsnību, palīdzību citiem, jo tas uzlabos pasauli, jūsu dzīvi. Un ja tieši jūs koncentrējaties uz kaut kādām negatīvām domām, negatīvās vibrācijās, tas pēc tam negatīvi arī atspoguļosies tālākajā dzīvē. Un vēl ir palikusi viena nedēļa ar šīm spēcīgajām enerģijām, tātad līdz 21. kā vēl izturam, pēc tam būs jau vieglāk.